Esiet sveicināti, godājamie skatītāji, prieks jūs redzēt pie TV ekrāniem. Kā katru dienu 5:00 esam šeit preses klubā, lai parunātu par to, ko tad raksta mēdīji. Parunāsim gan par tādu interesantu lietu, kā iespējams bezpajumtnieki izmesto pārtiku savāc, vāc un tirgo tālāk, un no šīs pārtikas, no šiem atkritumiem veidot čebureki. Iespējams, tur aizliegtais paņēmiens kaut ko papētīs. Parunāsim arī par diplomdarbu pirkšanu. Skaidrs, ka diplomdarbus palīdz rakstīt kursabiedri, bet izrādās, ka iespējams palīdz arī paši pasniedzēji par attiecīgu samaksiņu. Parunāsim arī par nelegālo imigrantu uzņemšanu Latvijā, par šiem bēgļu kvotām, par ko Eiropā tagad cīnās, kā arī vēl par ceļazīmēm, kas ar viņām ir, par to arī pastāstīšu raidījuma gaitā. Šodien gribu atzīmēt vēl pirms iepazīstināt ar viesiem, ka Rīgā ir tās meža cūkas atkal projām darbojās, un viņas tad kapos rušinoties, kaut kāds trakums. Un vēl ko es atradu meklējot tematus visu šīs dienas, ka šodien Nokia svin 150 gadu jubileju. Viss gigantu vārdu. Tāda, simboliski jubileja. Un vēl jāpiemetina, ka, lai mūsējiem labi veicās hokejā par palikšanu A divīzijā. Bet, jāiepazīstina arī ar viesiem. Ar mani šodien kopā būs tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, dietoloģi Lolita Neimana, kā arī mūziķis Normūts Jakšaunuks, kas tikko atgriezies no čempionātiem. Tieši tā. Nedaudz par sajūtām. Kā tur bija? Tu esi tikko ar svaigu elpu atbraucis. Kopējais noskaņojums tur? Kopējais, kā vienmēr, ir diezgan jautrs un neatkarīgi no mūsu Latvijas izlases diezgan pašvakā, teiksim tā, pašvakā starta un turpinājumu. Bet, mūsējie fani jau par to īpaši nesatraucās. Viņiem galvenais ir Latvijas vārdu popularizēšana ārzemēs visiem iespējamiem līdzekļiem. Un tāpēc noskaņojums, kā vienmēr, ir ļoti normāls. Jā, mēs te esam daudz runājuši par Expo un vēl kaut ko, kā šaisūtam mūsu fanus kaut kur pasaulē. Jā, tieši tā. Dzintar, Lolita, cik daudz jūs paši sekojat hokejam līdzi? Kā jums ir? Ar to līdzjušanu? Iespēja robežās sekoja, bet sanāk būt, tad es esmu lidmašīnā, tad mašīnā, tad vēl kaut kur 2 vai 3 spēles es redzēju. 3 spēlētāji ir cienījuši uzslavas. Tas ir Dārziņš, tas ir Daugaviņš un tas ir Masaļskis. Viņi ir mums tādi vilcēji šajā gadā. Kā tev ar to fanošanu ir? Nē, es noteikti skatos. Nav tā, kad es... es skatos vēl jau vairāk, tāpēc, ka man jaunākais dēls ir savulaik maziņš spēlējis kopā ar Indrašu un Bukartu. Man tīri interesanti skatos, kā tie puiši ir izauguši. Protams, ir jāuztraucās, protams. Bet es domāju, ka tas ir gadu gadiem nemainīgi, kad ir fantastiskas spēles, un tad ir atkal tādas, ka jāraud. Nezinu, vai tas vispār kādreiz mainīsies. Te bija tāds viedoklis izskanēja, ka varbūt tiešām tās A divīzijas jāizskata tā, lai būtu tāds, spēriens pa pakaļ. Nevajag. Nevajag tā spērienu. Tad mums Latvijā būs atkal savs hokeja čempionāts. Noteikti, ka otrās divīzijas. Latvijas bērs. Un tad mēs būsim pirmie noteikti. Šodien jāuzvar. Lai tā būtu. Tūlīt sāksies. Pēc minūtēm 15, jā. Bet mēs ķeramies kā tēmām. Mēs par hokeju vairāk nerunājam. Mēs parunājam par pirmo tematu. Un te portāls, kas jauns raksta par aizliegtā paņēmiena raidījumu, kur iespējams cilvēki nepēs to pārtiku, izkastēs, izmest to bezpajumtnieku, tirgo tālāk. Un tad ir uziet tirgotavu pļauniekos, kur tiek čebureki gatavot no visu šī. Jo šīs čebureku tirgotavas īpašnieks un vadītājs nevar uzrādīt dokumentus, kur tad ņem tās visu izēvielas. Saka, viss sot labi, bet dokumenti nekādi nav. Un pāris bezpajumtnieku tantes un daži kungi saka, mēs to pārtiku tā kā nesam viņiem un andelējam. Kam ticēt, kam neticēt, tas ir laikam paši katra ziņā. Jūs tagad izlasot šo ziņu, es jums izstāstu. Var vai nevar ticēt tam visam? Tiešām tā ir. Man laikam pirmais, kas netik daudz pārsteidz par tiem čeburekiem, jo tas man diezgan svešs veidojums ir, bet es tā domāju, cik daudz ir jāpērk pārtiku, lai tā viņu vispār mestu ārā. Un tad es uzreiz tā iedomājos par savu leduskapi, es vispār gandrīz neko nemetu ārā. Pareizāk sakot, es nepērku tik daudz, lai kaut kas sabojātos. Acīm redzot, cilvēki pērk nejēgā, un kur rodās tie pārpalikumi tā, ka nezinu. Man pie mājas arī, protams, ir, es esmu diezgan bieži novērojis šo te skatu, ka cilvēki tur kaut ko meklē un kaut ko atrod. Jā, bet vispār šis tas raksts, tā bišķi uz nelabu dušu gan.
Kā ar tavu ticību? Man pat cik ir mājdzīvnieki, tad man šo problēmu nav. Man visu, ko paši neapēd, tas aiziet sunim un kaķim, un viņi ar ļoti labi aptīt to visu. Man ienāca prātā vecā laba anekdota par to, ka vienai belašu pārdevējai pieiet klāt cilvēks un saka, sakiet, jums tie belaši pirms tam ņaudēja, jeb rēja. Bet viņi ļoti asprātīgi atbildēja, viņi teica, pudeles lasīja. Bet ne par to. Ir tā, ka es pieļauju, ka varbūt īpaši bagātiem cilvēkiem tā tas arī notiek. Viņi kaut ko sapērkās un pēc tam met ārā. Un, ja ir pieprasījums uz to, tad notiek arī piedāvājums pēc tam, ka kāds var kādam kaut ko notirgot. Es zinu, ka mūsdienās var notirgot visneiespējamākās lietas. Normāli, ieskaitot pārtiku. Bet man liekas, ka tie īpaši bagātie cilvēki savas tās konteineru kastes tā netur kaut kur tā kā Mežciemā vai kur visi gar viņām var klejot. Kas tu zini, varbūt kāds arī dzīvo 6 stab dzīvokli Mežciemā. Gadās taču, Kam negadās? Jā, bet man vispār pārsteidz šis tas stāsts. Jā. Dzinter, tavs domas par šo visu? Tu tici vai netici tam, ka tā vispār var būt? Tas ir ļoti ticami, tāpēc, ka tiešām ir daudz cilvēku, kas pārtiku pērka vairāk, sevišķi tās akcijas reizēm provocē cilvēkus arī vairāk nopirkt pārtiku nekā vajag, un tie derīguma termiņi beidzās, un loģiski notiek tas, kas notiek, jo visā pasaulē šķiet 1/3 daļa no iepirktās pārtikas tiek izmesta, un tas ir vienkārši kliedzoši. Tāds pētījums esot bijis. Tur bija tā proporcija ļoti līdzīga, ar ko varētu pabarot to izmesto daļu. Šos bada cietājus. Jā. Man patika kaut taiskā ar to pusi, kāpēc mēs daudz to pārtiku pērkam. Jums, teiksim, tu esi pētījis visu to, kāpēc cilvēki pērk daudz to pārtiku? Grūti pateikt. Es domāju, ka daudzreiz izskan doma, ka tas ir dārgi. Mēs uz teātri nevaram aiziet vai nevaram grāmatu nopirkt, bet varbūt, ka tiešām mazāk pārtika ir jāpērk. Un tas jau, man liekas, ka visi ir pamanījuši, ka ļoti dažādi veikali varās vaļā un atkal varās ciet, bet pārtikas veikali tikai no jauna nāk klāt. Un manī tas laikam tas profesionālais kretīnisms pārtiks veiklos pētīt, ko cilvēki liek tajos ratos. Tas ir vienkārši. Tavs novērojums tad? Briesmas vienkārši. Ko liek ierindas latvietis iepirkumu groziņā? Nē, ir ļoti dažādi. Ir, piemēram, rati, kuros ir sardeles, majonēze, torte ar derīgumu termiņu, tur 10 dienas un čipši un 2 litru alus un vēl kaut kas. Un ir, protams, tādi, kur ir mozzarella un ķiršu tomātiņu un baziliks un čija sēklas. Tā kā ļoti, ļoti atšķirīgi, bet pirmkārt tas ratu lielums, lai gan līdz Amerikas iepirkuma ratu lielumam mēs vēl neesam aizgājuši. Es ceru, ka nenonāksim, jā. Es, starp citu, vienmēr arī studentiem stāstu, ka vienā lielveikalā es vienreiz novēroju, ko tāds pāris ap gadiem 50 ar ķermeņa masas indeksu ap 35, tādi lieli. Pērk visu to, ko es stāstu, tur margarīnu un krējumu un majonēzi un sardeles un pilnus ratus. Un pēc tam kaut kā iznāca, ka es gāju aiz viņiem, un pēc tam viņa tiem ratiem aizgāju uz aptieku un pirka zāles pret paaugstinātu asinsspiedienu, pret paaugstinātu cukuru līmeni asinīs un holesterīnu. Tā kā detektīvs. Jā, man ir tāda... Vēlējies ar šiem cilvēkiem vienkārši parunāties? Nē, to gan es nekad tā nevarētu pieiet. Ne jau apvainot viņus, bet vienkārši parunāties, izstāstīt viņiem, ko nodarbojies, ko tas viss nozīmē. Nē, to es tā kā nē, bet es pēc tam stāstu studentiem, kā pamācošu stāstu. Jā, lai viņi kādreiz neiet. Runājot vēl arī par to, ko tad mēs pērkam, kā var saprast, ko mēs pērkam. Gadās nokavēt autobusu, un tu esi pie tiem čeburekiem, pie tiem belašiem. Nevienmēr, man liekas, viņi tie sliktākie ir. Kā saprast, kas tur ir? Tajā pašā veikalā? Nekā. Godīgi sakot, nekā. Bet man tiešām es vecos labos belašus atceros, teiksim, no savas bērnības, ko kādreiz tirgoju. Un es pat zinu dažas vietas, kur tagad Rīgā var dabūt tieši tādas pašas garšas, tādas konsistences vecos belašus. Ekscelenti. Es pilnīgi piekrītu. Es kādreiz dzīvoju Jelgavā un braucu uz Rīgu mācīties, un Rīgas stacijas laukumā es arī pirku, un nezinu, man toreiz garšoja, bet tas bija ļoti sen, vairākas neesmu mēģinājis pēc tam. Es tev pacienāšu kādreiz. Es tiešām zinu vietiņas, ka īsto vietu parādīt. Zini, tavuprāt, kā var saprast, ko tad pirkt un kas tur ir?
Nu, tikai par bilšiem, arī veikalos. Es arī grēkoju, man dēls parasti pārmet, bet tad es saku, esmu ārkārtīgi bisalts. Nu, vienu reizi pa gadu es tajā Hesburgerā iegāju. Vai statuā, lai paņem to hotdogu. Bet es to tiešām daru ļoti reti. Ļoti reti. Es zinu, ka tajās desās ir brīnumi iekšā un tajās gaļās. Es gana daudz esmu lasījis, ko par šo saka Lolita Neiman, tā ka man nav jāskolo. Bet, ka šausmīgi gribās ēst, tad pašu vēlnu var apēst. Tā ir. Diemžēl. Ļoti bieži tiek runāts, ka mums jāēd ir veselīgi, un tajā pašā reizē saka, ēst veselīgi esot diezgan dārgi. Esot maz pat 10% dārgāk. Ja es saku kaut ko nepareizi, tu man uzreiz labo lautu. Un tad te tās divas puses, ka visi aicina cilvēkus ēst veselīgi, bet mēs zinām, kāds ir mūsu sociālais stāvoklis arī valstī. Un tad ļoti daudz nevar atļauties nopirkt labāku desu, kas maksā tur 8 eiro desas lunčītes vai kaut kāds salāts vai mozzarellas vai, doma sapratāt. Jā, bet tas, ko tu teici, tie ir dzīvnieku izcelsmes olbaltuma produkti, kuri vienmēr būs salīdzinoši dārgi. Bet tas, ka viens no ieteikumiem katru dienu apmēram 500 gramu dārzeņu, arī nedaudz augļu. Tad šeit, protams, mēs varam pirkt artišokus un sūroties par to, ka nav tādi, kā sagaidījām, pēc tam, ka nogriežam lielāko daļu nos no viņa. Bet, taču joprojām, mums nav dārgi vietējie dārzeņi. Joprojām burkāni, sīpoli, kāposti, bietes un, manuprāt, ka šobrīd populāri arī šie te tiešās iepirkšanās punkti, un galā ļoti daudziem ir radi laukos. Tā iespēja ir. Protams, ka es vienmēr salīdzinu, ka tu vari nopirkt burkānu pie zemnieka, vai, teiksim, nopirkt skajā, kur viņš ir nomizots, un no viņa ir izgrieztas rozītes, kas ir ievakumētas tādā paciņā. Protams, ka cenas būs ļoti atšķirīgas tam pašam burkānam. Vairāk noteikti, protams, ja mēs gribam ēst kādus cits, ko ir pagatavojis. Mums ir jāmaksā, protams, par šī cilvēka darbu, PVN un visas pārējās lietas, bet ja mēs paši mājās taisām. Es noteikti nepiekrītu. Protams, neiet runa par kādiem eksotiskiem augļiem un tādām lietām, bet ir par vietējiem. Paldies tev, kungiem, kaut kas piebilstams? Mēs jau daudzus gadus tepat Pierīgā audzējam paši savu ekoloģiski tīro pārtiku. Tie ir sīpoli, burkāni, kāposti, cūku pupas, zirņi un tā tālāk un tā tālāk. Bet kartupeļiem mēs vairs neņemamies. Tas ir bezcerīgi, jo ir viena liela pretruna. Ja tu to ķīmiju gāzi virsū, tad tas vairs nav tīrais. Ja tu to ķīmiju negāzi virsū, tad to kartupeli nograuž Kolorādo vaboli. Un, lai tur staigāt un tās vaboles lasīt, tas ir pat raku. Tā ka, bet ir vērts, protams, ir vērts tajā piedalīties. Mana mamma pārsvarā uz to strādājas, vairāk uz fiziskiem darbiem, bet mums ir sava ekoloģiski tīrā pārtika pie draugiem pagrabā Pierīgā, un mēs regulāri to arī lietojam. Un tas gan ir fēni. Jā, un es arī 9. mājā aizbraucu pie savas mammas uz Jelgavu, un viņa stādīja kartupeļus. Viņai pāri 80 gadu, un katram kartupelim bedrīte, un tāda, teiksim tā, viena tāda liela karote kūtsmēslu. Un es saku, mamīt, kāpēc tik daudz tos kartupeļus? Bet kā, kartupelis tak ir jāēd, un bez tā visa, protams, arī sīpoli, burkāni, un es vēl aizvedu visādi sēklas, ko ļoti daudz ko var pats izdarīt, jā, un tāpēc es te patās noņēmos ar pieneņu ievārījumu, vārīšanu, jo tā iespējā, ka tik brīnišķīgs pienens un tīrā dārzā. Un es domāju, ka tikai vairāk laikam ir jādara, nevis jārunā par to, cik mums ir slikta pārtika un cik viss ir piesārņots, GMO, un tagad man jau vairākas dienas pēc kārtas par klonētiem dzīvniekiem kādus. Jā, mēs sarunājām. Jā, kā tad to tagad, un mēs par tām šausmām vairāk, jā, bet man liekas, ka vairāk pašam ir jādara, jo tas tīri arī nedaudz fiziskās aktivitātes nodara. Precīzi. Normund, vai tu arī audzē kādu augu? Savs ir savs, jā. Man arī savs gurķītis, savs tomātiņš sanāk, tā kā, pārējā, protams, ka jāpērk, un labāk jau no savējiem, tomēr, tā kā arī kartupeļus un raugiem, kurus zinu, ka
ka viss ir kārtībā un tā, bet, nu, labi, ka savs dārziņš ir, tad jau ir kā izvērsties. Jā, vēl zem šīs tēmas gribēju parunāt par mūsu pārīgas veterināro dienestu. Nu, no krodzinieku puses un no restorāna puses vienmēr nāk tādas, nu, nelabākās tās uzslavas viņu darbam. Bet PVD ir leti ziņot. PVD konstatējas pārkāpums 203 augļu un dārziņu tirdzniecības vietās. Ir pārbaudītas gandrīz 900 tirdzniecības vietas. Un tad tie biežākie pārkāpumi, lai mēs saprastu, par ko mēs runājam, ir kaut kādi bojāti produkti, nepareizs šķirnes norādīts, maldinošs izcelsmes valsts, un tad daudz mazāk ir kaut kādas neatbilstības tur glabāšanā un tā tālāk. Nu, kā ir to pārīgas veterināro dienestu? Viņi ir tiešām tie ļaunie velni, kas nāk un visiem biznesu gandē. Kurš zina? Ko? Nē, nu, es domāju, gan jau, ka nē, bet tirgojot augļus un dārzeņus, ja augļi un dārzeņi bojājās, tas vien jau parāda, ka nu, viņš tomēr nav tik ļoti bagātināts ar vielām, kas viņam neļauj to darīt, bet ir labi, ka mums tāds dienests ir un kas pieskata, jo, ja tā nebūtu, tad, nu, pavisam nesen arī tas izskanējušais stāsts par to, ka skolas ēdnīcās atklāja šos pārkāpums. Es domāju, ka viņi ļoti svētīgi darba veids. Un kāpēc arī, piemēram, skolas kafejnīcās negrib tirgot augļus, jo, protams, kā augļi bojājās, tai pašā laikā čupa-čups, nu, nebojājās nemaz. Nu, jā, ir grūtāk tirgot lietas, kuras tomēr bojājās. Nu, tos augļus un dārzeņus, ko neaudzējam mēs paši vai draugi un radi, tos es parasti pērku nakts tirdziņā pie centrāla tirgus. Man jau tāda vasaras mēnešos, man tāda, zinām, atkarība ir. Es aizbraucu ap 7-8 vakarā uz nakts tirdziņu. Es zinu, es tur dabūšu pirmos ķiršus, es tur nopirkšu, bet tur arī ļoti vērīgi jāskatās, jo tur pa Latvijas preci bieži vien uzdod ievest. Kā tev kritēriju? Nu, man ir savu kritēriju. Man ir savu kritēriju. Nu, es cenšos pirmkārt skatīties, vai tas cilvēks, kurš tirgo, tiešām izskatās pēc tāda, kurš pats varētu audzēt. Rokas. Un kāds viņam ir transports, vai viņš tiešām izskatās pēc tāda, kas audzē, kas vāc ražu, kas ved, vai viņš vienkārši ir pārpircējs. Tas ir pirmais. Nu, protams, arī paši augļi un dārzeņi, arī tur jau var redzēt, ja tur ir absolūti vienādas formas, lieluma un tā tālāk šis dārzenis vai auglis, tad ir skaidrs, ka tas visdrīzāk nav vietējais. Nu, pa daudzām lietām. Arī meža veltes, teiksim, tās pašas brūklenes, tās pašas mellenes. Nu, nesanāk mums laika lasīt pašiem vienmēr. Tās ir ļoti veselīgas ogas, un tās noteikti es aizbraucu uz turieni, nopērkam, tad ēdam svaigas. Ja, Norman, es kā vairāk krogu īpašnieks, tā vairāk par to sabiedrisko ēdināšanu. Pat cik man tūlīt rīt vai parīt PVD nāks, tad apskatīt. Tu vari pateikt, visu, ko domā par es varu tikai labas lietas teikt tagad. Paslavē. Jā, paslavēt. Tikai kontroli ir vajadzīga, protams, ka viņi vajadzīgi, bet nervus viņi bojā. Un tas jebkuram uzņēmējiem tā, ka tikko kā sāk pārliek kontrolēt. Tā ir, protams, sagādā neērtības, bet jāsaprot arī tas, ka daudz viet varbūt tiešām ļaunprātīgi to izmanto, ja, iepērkot kaut kādu nekvalitatīvu preci. Un tāpēc es kā uzņēmējs varu teikt, ka jāizvēlās sadarbības partneri, ko tu strādā. Ja, tie piegādātāji, ja tu uzticies piegādātājiem, tad ar tiem arī jāstrādā. Un tā cenšos nemainīt pēc idejas, ja pārbaudīt vērtību, bet cilvēks tajā tirgu darbojās jau entos gadus, ja, un pierādījis, ka ir... Ja viņam savu kvalitāti, viņš ir Ja visu laiku kvalitāti tiek uzturēti, ja, tad es domāju, nekādām problēmām nav jābūt. Jā. Es vēl gribu pēdējo jautājumu par šo rakstu. Un cilvēki lasa, un tagad ierauga, 200 ir pārkāpuši, un tie 900 pārbaudīti. Nu, un ja tie pārkāpumi ir palas sīkāk, ja nav slinkums, protams. Nav mums tik traki. Nu, tas ir ok? Tāds pārkāpumu skaits. Nu, ja tie pārkāpumi tiešām nav varbūt tā kā noforma. Nē, nu,
Es tikai esmu par to, ka tai kontrolē ir jābūt. Un man ir diezgan daudz esmu runājusi ar institūtu bioru pārstāvjiem, jo mūsu studenti arī iziet praksi un mani absolventi tur strādā. Jo daudzreiz cilvēkiem ir pārspīlēta bailes no nitrātiem, no visādiem šādiem te piesārņojumiem, bet tā jau nav, ka neviens vispār neko nepārbauda un ka viss notiek kaut kādā haosā. Patiešām katru gurķi droši vien nepārbaudīs, bet kopumā jau es tomēr domāju, ka Latvijā ir labi produkti. Tas, no kā varbūt mums ir vairāk jābaidās no tā, ka šis te produkts, tad, kad viņš nonāk rūpniecībā, tad gan viņš tiek diezgan pabojāts, tad viņam tiek pielikt daudz visādi tauki un sāļi un cukuri un vēl pārtiks piedevs, lai viņš glabātos ilgi. Drīzāk varbūt no šiem, jo bakterioloģiski tie ir ļoti stabili produkti, viņi nebojājās un pieņemsim 3 gadus var glabāties, bet tas vien, ka viņš ir droši ilgā laikā, nenozīmē, ka viņš ir veselīgs. Tātad vairāk varbūt domāt un lasīt uz marķējumiem, kas ir pielikts. Bet ja tas ābols ir sabojājies, tad tas ābols vienkārši ir jāizmet ārā, viņš nav jāēd. Jāēd tas, kurš nav sabojājies. Vai arī sabojātā daļa jānāgriež nost un jāēd veselā daļa. Vai arī Zini, ka tas ābols ir īsts. Ja? Labi, ejam tālāk. Nākamais temats ir par skolotājiem pasniedzējiem. Tāds interesants raksts arī portālā, kas jauns. Studentu televīzija Kivī TV, Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes. Viņi te papētījuši ir par šo slaveno diplomu darbu pirkšanu. Ir zināms mums portāls ss.lv un arī citās vietās piedāvā diplomu darbus uzrakstīt, pateicīgi naudas summu. Un viņi ir gājuši visiem šiem piedāvājumiem cauri. Un izrādās, ka ir arī pasniedzēji. Nav gan minēti konkrēti vārdi un kādā jomā strādājoši, bet ir pasniedzēji, kas ir gatavi par attiecīgo naudas summu, te ir minēti 300 eiro, uzrakstīt diplomu darbu studentiem. Lēto? Es Diezgan lēti. Ko jūs domājat par to? Es saku, ka pati kā pasniedzēju un programmas vadītāja Rīgas Stradiņu universitātē, es iedomājos, ka mums tur būtu ļoti grūti īstenot, jo studentiem decembrī ir jāprezentē tēma, pēc tam viņam ir mēnesi pirms aizstāvēšanās priekšaizstāvēšana, un tikai tad pēc tam ir tā aizstāvēšana. Tas nozīmē, ja viņš gribētu nopirkt, tad viņam jau vajadzētu šo te darba veicēju jau angažēt, teiksim, decembrī. Diez vai kāds būtu gatavs pusgadu strādāt par tiem 300 eiro. Šeit acīm redzot ir skolas, kurās tiešām ir jādod gatavs šis te darbs, tad to var. Bet ja tam ir jāiziet cauri visiem šiem te, teiksim, bakalaura vai maģistra darba gatavošanas etapiem, starp citu vēl pirms tam mums 3. kursā vēl ir pētnieciskā darba metodas, kur ir pirmā tēmas, tas pieteikums. Man ir grūti iedomāties, kā tas vispār. Bet, vai tas ir masveidīgi, vai šeit es redzu tekstā pasniedzēja, vai tā ir varbūt, grūti teikt. Bet, tava pirmā reakcija par šādu ziņu? Man šķiet, ka tie ir nepārbaudīti fakti. Es minēju, nav vārdi, nav uzvārdi. Es šaubos, vai kāds pasniedzējs šādu risku uzņemtos, jo viņš kā korķis izlidot no augstskolas momentā. Man šķiet, ka nav neviena augstskola, kur tādu pasniedzēju turētu. Bet man šķiet, ka jau labu laiku ir izstrādāta programmatūra, kas identificē plaģiātismu. Un es ceru, ka nākotnē šī programmatūra tiks ieviesta arvien plašāk un plašāk. Bet vai šī programma izskauž šo? Es domāju, ka nē, tā it kā nē, jo mums arī ir, protams, šī programma ieviest, bet ja tas pasniedzējs katreiz jaunu darbu veido, bet es neticu, un vēl par tādu naudu, Bet amplitūda pietiekoši liela, var pārsniegt arī 1000 eiro. Tas atkarībā par kādu līmeņu darbu, vai tas ir maģistra darbs, vai tas ir... Jo lielāks sliņķis un vairāk naudas, jo lielāka cena. Jā, droši vien. Tieši tā, pērkams taču viss. Arī slinkums, tā teikt. Tā ir maksa par slinkumu, es pieļauju, ka varētu jau būt. Es gan augstskolā neesmu strādājis, nezinu, varbūt varētu piepelnīties, bet es tikai parastajā vidusskolā. Jāmet krogu lietām pie malas. Lūdzu, tev kā pasniedzēja, cik aktuāls ir plaģiātisms par šobrīd? Viņš ir dzīvs un
notiek? Vai tas ir tāds? Mums jau tagad vairākus gadus, kā tiešām visi darbi iziet šo te pārbaudi. Vismaz maniem studentiem neviens darbs nav atzīts par plaģiātu. Tā kā es nevaru teikt kopumā par visiem universitātes studentiem. Un katrā ziņā, protams, studenti jau no paša sākuma tiek informēti, ka šāda programma pastāv. Es nezinu, vai kāds tomēr tas, kas ir izgājis cauri tādiem diezgan grūtiem studiju kursiem, anatomija, mikrobioloģija, bioloģija, ticis cauri tam, tā vienprātīgi paņemtu darbu un mēģinātu ticēt, ka viņš tam var iziet cauri. Diez vai. Labi, aizējām reklāmas pauzītē, 26 minūtes pagājušas, un tad ķeramies klāt pie nākamajiem tematiem. Parunāsim par nelegāliem imigrantiem Latvijā, par šīm bēgļu kvotām, kā arī vēl par valsts ceļzīmēm, kas viņus bojā un ko tas vispār nozīmē un kāda reklāmas kampaņa tiks uzsākta. Tas ir pēc reklāmas. Labvakar vēlreiz skatītājs, atpakaļ no reklāmas pauzītes un turpinām raidījumu. Un nedaudz vēl par pirmā daļā iesākto tematu, par pasniedzējiem, kas iespējams palīdz studentiem rakstīt darbus, par to saņemot atalgojumu, un ne tikai pasniedzēji. Un tad man ir vēl tāds pēdējais jautājums. Ja studenti redz, ka notiek šādas darbības, ir jāziņo, nav jāziņo, šajos portālos ir pazīstams telefona numurs, kaut kāds, uz ko zvanu un skatās, pasniedzējs Valdis, kur izrādās ir. Kādā situācijās rīkoties? Stučīt, nestučīt, ja tā tautas valodā teikt. Dzīvē visādi var būt. Tas jau nav stučīšanas jautājums. Tas ir attieksmes jautājums. Ja starp viņiem ir šāds darījums, tas skaidrs, ka neviens no viņiem neziņos. Tas ir skaidrs. Bet, ja tādas lietas notiek, tad vispareizākais ir attiecīgi vadībai šādu ziņu sniegt, jo tas, vai to sniegt publiski, es nezinu, vai vienas melnās auss dēļ darīt negodu visai augstskolai. Man šķiet, ka tā lieta ir jāsakārto vienkārši, jākonstatē fakts, un ja pasniedzējs kaut ko tādu dara, viņam nav vietas šāda augstskolā un viss. Bet kāds jau pastučījis ir, ja jau parādījās šādas. Jā, studenti ir parakušies. Nē, var parakties arī tāds, kurš ir neapmierināts, ka viņam pusanonīms sniegt šādu ziņu, ja viņam ir neapmierinoši atzīme eksāmenā ielikt, vai tādi, kas viņu neapmierina. Situācijas ir ļoti daudz un dažādas. Mēs nevaram tagad pateikt melns un balts. Laikam mūs iesit golu, jā. Super. Kurš? Labi, ar golu ejam tālāk, un nākamais temats ir par šīm bēgļu kvotām. Vismaz tā viņas tiek nosaucts. Zintāri, lūdzu, ieskicē to, ko tas nozīmē Latvijai, tiešām tādas tiks pieņemtas, un ko tas nozīmē. Jo daudziem, es zinu, ka nav skaidrs. Vispirms sāksim ar to, ka Lisabonas līgumā, kas jau ir spēkā 5 gadus, ir norma, kas nosaka, ka gadījumā, ja kādai no valstīm ir šie bēgļu uzplūdi, tad dalībvalstis var vienoties par šo bēgļu izlīdzināt, par dažādiem aizsardzības pasākumiem. Un šeit tā problēma ir tajā apstāklī, ka tie aizsardzības pasākumi, kuri tiek veikti vidusjūrā, ir nepietiekami. Gan no Itālijas puses, gan runājot pa Maltu, gan arī pa Grieķiju runājot. Un skaidrs, ka pārējām dalībvalstīm ir jāpalīdz tieši šajos robežsardzes pasākumos, šajos cilvēku tirdzniecības apkarošanas pasākumos. Un šeit ir jāveltī visas pūles, lai to pastiprinātu un lai būtu šī drošā robeža, ka te neviens pāri netiek bez īpašas sankcijas piekrišanas. Bet, manuprāt, bet tas ir mans viedoklis, ka Eiropas komisijas prezidents Žans-Klods Junkers ir izdarījis ļoti, ļoti smagu kļūdu. Tagad aicinot valstis noteikt tā saucamās bēgļu kvotas,
jo, manuprāt, tā ir zaļā gaisma pārējiem bēgļiem, un ne tikai bēgļiem, un tas ir starta signāls, manuprāt, arī cilvēku tirdzniecības organizētājiem, ka šis bizness varēs attīstīties, ka šos cilvēkus varēs transportēt, ka varēs tirgot, ka peļņa augs augumā, jo būs, kas viņus pieņem. Tas ir ļoti, ļoti riskants pasākums, un es saprotu, ka daudzas valstis to apzinās. Iebildusi ir Igaunija, iebildusi pret kvotām ir Slovākija, iebildusi ir Ungārija. Vakar tika pieņemts politisks lēmums, ka Latvija arī iebilst, bet tas nav tikai iekšlietu ministra jautājums, tur jāstrādā visai valdībai, tur jāstrādā premjeram, tur jāstrādā ārlietu ministram, iekšlietu ministram, arī pārējiem ministriem, jo tas balsu vairākums, kāds ir nepieciešams, lai šīs kvotas noteiktu, ir noteikts, un tas ir visai īpatnējs. Tātad apturēt vai nobloķēt šo lēmumu var vismaz 4 Eiropas Savienības dalībvalstis no 28, bet ar nosacījumu, ka jābūt vismaz 35% no kopējā iedzīvotāja skaita šajās valstīs. Un šo mazākumu nav vienkārši iegūt, tātad jāveic pārunas ar citām valstīm, jāmeklē dombiedri. Diemžēl situācija tāda, ka no šī jautājuma distancējas un atkāpusies pilnīgi ir apvienotā karaliste. Kā jau pateicu? Vēl dažas valstis, ja. Līdz ar to viņas neiet šajā kvorumā iekšā, kas būtu it kā pret. Līdz ar to šo kvorumu nebūs viegli savākt. Bet ir viens bet. Ir tā saucamā 7. deklarācija pie Lisabonas līguma, kura paredz arī gadījumos, ja netiek savākt šie 35%, ka arī šajos gadījumos tad ir jāmeklē kaut kāds kompromiss risinājums, lai tām valstīm, kuras iebilst, netiktu uzlikti pārāk smagi apgrūtinājumi. Tā, ka, manuprāt, ļoti labi, ka koalīcija vakar nolēma, ka iebilst pret šīm kvotām, un arī valdība turpmāk acīm redzot tā rīkosies, jo būs ārlietu ministra padome, vispārējo lietu padome 18. 19. maijā, un pēc tam jau jūnijā būs tieslietu un iekšlietu ministra padome, kur jau iekšlietu padomē runās tieši par kvotām, bet arī maijā runās par kvotām. Labi. Laut, Normand, jūsu sajūtas, izlasot šo viesrakstu, Eiropas komisijas spiedīs Eiropas dalības valsts arī Latviju uzņemt nelegālus imigrantus. Protams, nekas vēl nav izdarīts, jau kāds Interkungs paskaidroja. Jā, tikai jācer, ka varbūt izdosies tas, ko Dzintars teica, sagaidīt, bet, vismaz subjektīvi tas tā neliekās, ka tas tā būtu priecīgi. Nekas forši tas nav jebkurā gadījumā. Un uzreiz nāk atmiņā tas laiks, kad pie mums gribēja to metro taisīt, jā, Rīgā, un kad arī bija runa par to, ka iebrauks ļoti daudz dažādu cilvēku un tā tālāk. Ko kam 2 gali būtu mums Rīgā metro tagad? Arī nebūtu slikti. Es tikko Prāgā izbraukājos no viena gala līdz otram, šausmīgi ērts transports. Skaidrs, ka lai kaut ko tādus, tad arī būs kādi citi cilvēki jāiecina talkā. Jā. Bet ko tas vispār nozīmē mums uzņemt bēgļus? Mēs jau šobrīd uzņemam bēgļus no austrumvalstīm, no Ukrainas arī tajā skaitā. Bet ko nozīmē, ka mums tagad no Āfrikas valstīm būs jāuzņem bēgļi? Kur viņi paliks, kur viņi dzīvos? Tā bēgļu definīcija būtībā, tā ideālā pozitīvā bēgļu definīcija tāda, ka viņš integrējās, iekļaujās sabiedrībā, iekļaujās kultūra vidē. Un ja mēs šo bēgļa tādu statusu uztveram šādi, tad atvērtība ir vērtējama pozitīva. Bet, diemžēl, tā realitāte ir tāda, ka ir ļoti, ļoti bīstami bēgļu statusu piešķirt personu grupām, kuras nespēja vai nevēlas integrēties konkrētajā vidē.
kuras veido savus atsevišķos anklāvus, kuras veido savus atsevišķos kvartālus pilsētā un tā tālāk. Tad tas vairs neatbilst bēgļa definīcijai, ja, jo mums saka, latvieši paši kādreiz bija bēgļi pēc Otrā pasaules kara, ja. Un paldies visām tām zemēm, kuras deva latviešiem pirms Otrā pasaules kara un arī pēc Otrā pasaules kara un arī kara laikā. Un paldies visiem tām valdībām, kuras deva patvērumu. Tā bija Austrālija, tā bija Kanāda, tā bija Vācija, tā bija apvienotā karaliste. Bet latvieši visur ir iekļaujušies šajā sabiedrībās. Visur ir čakli strādājuši, visur ir bijuši godājami, cienījami sabiedrības līdzcilvēki. Tur ir tā atšķirība. Un mēs nevaram salīdzināt šīs divas dažādās lietas. Ir viena nianse, jā, Sīrijā tiek vajāti kristieši, un šis jautājums ir aktuāls par bēgļu statusu piešķiršanu viņiem Eiropā un par aktīvāku bēgļu statusu piešķiršanu. Labi, Lola, tavuprāt, kā vispār sabiedrība kā tāda pieņemt bēgļus? Tumšādien cilvēki mūsu sabiedrība pietiekoši konservatīvi ir, un ja būtu šie bēgļi, viņi iet uz veikalu, viņi dzīvotu mums kopā līdzās, kā sabiedrība viņus pieņemtu? Tas ir, ja viņi tiešām integrējās un ja viņi mācās latviešu valodu. Mums jau Krievi nevar visu iemācīties latviešu valodu, kur tu gaidīsi, ka tev... Jā. Es domāju, tikai atsevišķi indivīdi, kas ir, un bet tos mēs, protams, novērtēt visādā gadījumā, ja kāds, teiksim, ja mēs tā vienkārši uzskicējam situāciju, ka ir šīs kvotas, un šie bēgļi ir šeit, un mēs viņus integrējam, viņi sāk dzīvot šeit. Kā uzņems sabiedrību to? Tikai domāju, ka mums jau šobrīd ir grūti, ņemot vērā, ka Latvijā jau tāpat ir ļoti daudz tautību cilvēku, un tāpat mums ir ik reizi jāstāst par to, ka mums ir šie svētki un cik mums viņi ir svarīgi, un gribās cerēt, ka arī citām tautām ir kas dzīvo Latvijā, šie svētki ir svarīgi, un nevienmēr tas tā ir. Tāpēc, protams, es domāju, ka ļoti grūti ir pieņemt, un mēs jau neesam pārāk daudz, un sevišķi atsevišķas pilsētas, kur latviešu ir stipri maz. Tā kā jau Dzintars minēja, un ja veidojās šādi kvartāli, un es domāju, ka ļoti grūti pieņemt. Man visādā gadījumā skaidrs, ka mums tas vajadzīgs, tas mums nav. Jā. Ja tā var definēt. Tad, ja tā būs spiesta lieta, tad, kā Dzintars jau teica, tad vajag pret to kaut kā cīnīties. Tas jau vairāk valdības kompetence. Ir iespējams panākt diplomātiskajā ceļā to, ka šīs kvotas tomēr nebūs. Ka te savākt to kvorumu? Es domāju, tas ir iespējams. Un ja arī tos 35%, jo Slovākija, Ungārija, Igaunija, Latvija kopā neveido 35%. Bet ja arī tos 35% neizdodas savākt, tad izdodas savākt tādus nosacījumus, kas ir pretim nākošiem valstīm, kuras iebilst. Tā, ka nevar mums tā pret mūsu gribu uzspiest jebko. Nevar. Tā, ka valdībai vienkārši jābūt ar stingru nostāju, un sarunās ir arī stingri un skaidri jārunā. Es šodien arī publiski varu pateikt, tas ir mans viedoklis, ka tā Junkera rupjākā kļūda viņa karjeras laikā, kopš viņš ir kļūst par Eiropas komisijas prezidentu. Par ko viņš domāja tajā brīdī, viņš to teica? Tas ir viņam jājautā, jo tas ir starta signāls cilvēku tirgotājiem. Kurš to nesaprot? Jācīnās ar cilvēku tirgotājiem, ar cilvēku tirdzniecību, ir jānostiprina šīs robežas. Un, ja runa ir par bēgļiem, tad ir karadarbības zona, ir kristieši Sīrijā, kuri tiek vajāti un slepkavoti un kuri jāglābi. Tur ir skaidrs, bet visi, kas tagad ar laiviņā brauks uz Eiropu, tagad tā to saprot, ka tiks sadalīta mums pa dzīvokļiem. Jā. Kā viens kolēģis teica, bēgļi jautājums, tā, kolēģi, kam ir privāta māja? Cik tu ņems?
Es dzīvoju dzīvokli, es neņemšu. Cik tu ņemsi savā mājā? Tev privāta māja? Nē. Tev nebūs, jā. Paldies Dievam. Joki, bet nedrīkst būt tāda attieksme. Kā filmā Suņa sirds, tur jau tā, padalīt. Apmēram tā, padalīt dzīvokli, jā. 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 Nu labi, kad būs kaut kāda ziņas par šo visu tuvākajā laikā? Kad tiks lēmts par šiem jautājumiem? Es domāju, ka 18. 19. maijā jau būs pirmie signāli. Es ļoti ceru, ka bez šīm valstīm Latvija, Igaunija, Slovākija, Ungārija būs vēl valsts. Un 18. 19. maijs būs pirmais signāls, un otrs varētu būt 15. 16. kad ir tieslietas un iekšlietas. Pavisam drīz. Jūnijas, es atvainojos. 16. jūnijas. Sakosim līdzi, jā. Kurā ziņā tas ir interesants jautājums, un es ticu un zinu to, ka daudz uztraucas Latvijā. Ir tā dīvaina sajūta, vismaz daudziem cilvēkiem, cik es esmu parunājies arī par šo visu. Bet es katrā ziņā kategoriski novēršos no jebkādiem pārmetumiem par fobijām vai kaut ko tādu. Es esmu par tādu cilvēku iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, kur tiešām pieņem mūsu kultūru, ciena mūsu valodu, runā, iekļaujas, un tādu nav mazums jau šobrīd Latvijā. Mēs esam gatavi palīdzēt. Jā, protams. Nedaudz par tādu lokālāku problēmu, par ko es nebiju nekad pats savu mūžu aizdomājies. Par ceļazīmēm, ka izrādās, ka tomēr diezgan daudz mūsu ceļazīmes, kur norādīts ir ātrumierobežojums, kur norādīts, ka tur var būt brieži skrien vai govis pār ceļu staigā. Šīs zīmes tiek zaktas, bojātas un tādā veidā nodarīt gan mantiskie zaudējumi, gan arī apdraudējums pārējiem ceļu dalībniekiem, kas par šiem ceļiem pārvietojās. Un tad tā statistika diezgan bēdīga, ka gada laikā ir vairāk kā 500 dažādas zīmes, un tās naudas summas arī pietiekoši lielas ir. Un tad valsts ceļu uzturētāji izdomājuši, ka jāuztais varbūt tāda kampaņa, jo jums tās kampaņas ir populāras, un viņām arī ir kaut kāds inerts no tā visa, ka cilvēki aizdomājās. Un tad tāda mazs reklāmas rullītes, pirms mēs ķeramies sarunām klāt, ko viņi ir izveidojuši. Nozogot vai sabojājot zīmi, tu vari izraisīt liktenīgu negadījumu. Neamputē ceļa zīmi. Latvijas valsts ceļi. Redz kā. Atkal viņi situši zem jostas vietas. Un jūsuprāt, tā ir aktuāla problēma? Šī ceļa zīmes Cik viņas nozog tagad pašlaik? Kā tad? Es kaut kā neesmu pamanījis. Es ļoti daudz braucu. Es gadā nobraucu pie stūras, kas 30,000, bet... Te 14. gada statistika šajā rakstā ir minēta. 254. Jā, plus vēl ir tikpat daudz, ir bojātas, arī nozagtas, signālstabi nozagti. Ko viņas nodot metālūžņos? Acīm redzot. Varbūt ir jāpēta tos, kas pērk tās flex mašīnas, un acīm redzot. Jā. Nē, man bija pārsteigums, ka ir šāda problēma patiešām, un viņi ir aktuāli. Un, ja iztērēt naudu ir vēl reklāmas kampaņai, tad, Bet te ir arī minēts pieturvietu paviljonu, lukstafora, apgaismas stabi. Jā, viss. Tas ir apbrīnojami, kāpēc ir cilvēki, kam patīk pūst ar krāsu baloniņiem, kaut ko salauzt, kaut ko, skumji tas ir. Labi, tā ir savādāk, man liekas. Tas ir tiešām, lai dabūtu kādu kapeiku. Ņem un aizstiep to zīmi un nodod un dabū polšanu. Bet acīm redzot, tie kas pieņem, tad vai tad tie tiešām nav lojāli Latvijai, ka viņi pieņem šādas te? Tā tad ir pieprasījums. Viss šajā pasaulē pieprasījuma attiecība pret... Vienīgais, ko es tiešām esmu redzējis, ka asprāši šo to piekrāso kādus burtus vai aizkrāso kādus burtus, ja? Ceļa apdzīvoto vietu nosaukumos, kādu garumzīmi pieliek. Viņiem varbūt tas liekas smieklīgi, bet skaidrs, ka tur ir jātaisa, acīm redzot, jauna zīme.
Bet tiešām es neesmu redzējis, ka kāds lausts būtu. Es domāju, tāds aizkrāsošanas jau tur nav atkarīgi cilvēku dzīvība, bet šeit reizēm tiešām tas var nostrādāt. Tieši tā. Nē, te rakstīts bojāt. Signāla stabiņiem ir atstarotāji. No acīm redzot, tos atstarotājus kaut kam ņem. Ļoti daudz atstarotāji, starp citu, ir ceļu malās, kur ir mazi lauku ceļi iebraukt, teiksim, uz kādu māju. Vai cik tie ir legāli iegūt, cik nelegāli, es nezinu, tādas var nopirkt. Ļoti daudz ir tādi. Jā, bet, kampaņa ir sākta. Jūs uzmanību pievērš kampaņas? Bet es tikai atceros, man ir tāda ļoti nepatīkama personīga pieredze, jo mēs savarējām mašīnu nokļūt uz jumta tikai tāpēc, ka ceļa zīme bīstams pagrieziens bija ieaugus kokos. Šeit gan nav saistība ar vandāļiem, bet droši vien ceļa dienestiem, kas ļāva ieaugt, jo šī ceļa zīme vienkārši nebija redzama. Bet te jau var lasīt, ka ir arī demolēts apgaismojums, pieturvietu stikli. Es godīgi sakot, tiešām nesaprotu tos cilvēkus. Un es pieņemu, ka šo jau droši vien neviens skaidrā prātā nedara, bet ka varbūt tas iet ļoti ciešā solī kopā arī ar alkoholu. Tas zaudēts hokeja spēles, jā. Jā. Arī tāds vinnēts, arī bez hokeja spēles. Jā. Kāds ir rezultāts? Vismaz pēc tie kliedzieniem kafejnīcā blakus bija 1-0 iepriekšējā tematā. Vai uz tiem iedarbojās šāda reklāmas kampaņa, kur tie lauzēji ir? Vai viņiem tas ir tāds, gan jau, ka viņi skatās. Es domāju, ka reklāmas kampaņa vairāk pievērš pārējās sabiedrības uzmanību, jo es teicu, es arī ļoti daudz gadā nobraucu, bet es varbūt neesmu tā pievērsts tam uzmanību. Varbūt tagad es tā būšu vērīgāks un ja tiešām tāda ceļazīme kaut kur, bet vai šajā te ir kāds tālruņa numurs parādīts, uz kuru tālruņa numurs gan nebūs. Var piezvanīt un pateikt. Te ir fotogrāfijas, kas tur ceļazīme, ja nolaust, jānomaino, vai kas. Kampaņa pilnvērtīga, ja ir. Bet interesanti, kāda ir vispār statistika. Kādu laiku atpakaļ ceļa malās bija šie te briesmīgie plakāti ar tādu vienu pēdu, kurai bija zīmīta piesieta klāt. Arī par šo morgā. Kāda ir pēc tam noteikti, taču kāds ir pētījis? Šajā gadā mūsu statistika nav diezko iepriecinoša, kā zināms, tīpaši gada sākumā. Bet kā tādas kampaņas, cik man nācies runāt ar speciālistiem, viņas darbojās, viņas iedod kaut kādu savu efektu. Protams, tas nav jūtams uzreiz. Nākamā dienā, kad šī kampaņa ir palaista, tas ir ilgtermiņa darbs un ne jau tikai viena kampaņa. Tur ir runāšanas ar bērniem, stāstīšana, mācīšana. Milzīgs komplekss tas viss ir. Šis ir viena no tādām mazām daļām attiecīgi par zīmēm, par ko es nebiju nekad aizdomājies. Labi, lai jau tā kampaņa darbojās, un es ceru, ka viņai viņa būs liederīga. Kā saka, tā nauda būs iztērēta liederīgi. Man ir vēl viens mazs temats par piemēslošanu. Nesen bija talka. Mēs visi Latviju talkojām, un tad atkal ir neatkarīgi rītavīzē rakstīns par to, ka lielā talka beigusies, cilvēki turpina piecūkot mežus. Atkal ir izgāztas dažādas drazas. Ko lai pasaka tiem drazotājiem? Ko lai izdara? Mēs talkojam, gribam būt zaļi un čaks un šiek paģi. Ir tie drazotāji bargi jāsoda, bet es varu pateikt, ka to drazotāju identifikācija tomēr ir iespējama. Un piemēram, tā pašā Briselē, ja tu sadalot savus atkritumus nebūsi salicis pareizi, pa konkrētajiem maisiem, kur kas ko, tad tev ir diezgan bargs un liels sods, un tev identificē tavu adresi pēc tā satura, kāds ir šajos maisos. Tas tam vēl jāaug. Tas ir, es domāju, kā viņi identificē, kas viņiem kaut kādi speciālie detektīvu dienesti, kas šo visu, bet sodi tiešām ir lieli. Es tagad nepateikšu tos skaitļus, bet tiešām lieli.
Un šeit arī man šķiet, ka tā identifikācija ir iespējama. Nu, ja tie nav vienkārši būvgrūži. Ja ir kāds, kas ar to ņemās. Jā, Man jau ja ir pie kāds tāda ar to nosacījuma. profesionāls, kas ar identifikāciju. Kas to var nodarbojas, izdarīt, nu? Tad pēdas var sadzīt. Man jau liekas, ka viena lieta ir, protams, sodīt bargi, bet otra lieta ir tomēr mācīt un sākt skolā. Jo kāpēc, piemēram, Vācijā, man māsa dzīvo Vācijā, daždien man liekas, viņai tiešām tai virtuves skapītī 5 maisiņi, tas tur ir folijas vāciņam, ka tas tā apgrūtina dzīvi. Bet tas ir vienkārši, tā ir ieaudzināts un tu nemaz nevar savādāk. Un manuprāt, ka te tieši jāsāk maziem bērniņiem mācīt un varbūt tiešām veidot arī šādus ilustratīvus materiālus. Jo, protams, ka mēs zinām, ka ar bargu sodu cilvēks drīzāk labu laiku vairs nemēslos, bet kāds cits, kas nebūs dabūjis to sodu, to turpinās. Tieši tā. Man kompleksi jādara. Jā. Man liekas, tas cūkmens staigā pa skolām un audzina. Naudzina kaut ko, bet tad ar vienām daļām ir. Kaut kāds darbs tiek. Armand, ko tu pateiksi šitiem, kas te dara šitā? Cik saprotu, ir runa par tādu rūpniecisko vairāk cūkošanos. Jā, bet ir dažādas. Ir reizes arī, kur ir telekomunikācijas rēķins šajā miskastē iekšā, un tur ir vārds, uzvārds un viss identificējams. Lūk, tātad, cik saprotu, mums arī nav tāda īpaša dienesta, kas to ņemtos. Jā, cūkmanam vajag palīgus, var sakot. Jā, vajag. Cūkmena brigāde. kas meklē un dara. Noteikti. Cik man blakus māja arī mešs, un cik es jau no bērnības par turienes staigājos, vienmēr tu bijis cūkūts. Tas skaidrs, rokas neesi pieķēris nevienu. Protams, ka nē. Tad tur jāstāv kādam jāvaktē. Bet tas iznāk, ka viss noteikti tos laternas stabus un piemēslo viss notiek tumsā acīm redzot. Jo, ja jau būtu gaismā, man gribās cerēt, ka taču cilvēki ieraugot, tiešām var kaut kā. Ir bijis arī gaismā, mēs esam runājuši par tādu tematu. Diemžēl. Es jums saku, paldies, ka atnācāt, veltījāt laiku. Jāķerās klāt ir hokejiem pilniem spēkiem, un jātur rīkšķis. Paldies, skatītāji, arī jums. Tiekamies rīt 5:00 šajā pašā laikā, šajā pašā vietā. Visu gaišu! Paldies! Jā, tā.